Gan daudz nelasām galas par to, ko domā tētis. Mums ir pašiem savas darīšanas. Visvairāk mēs runājam par nekur, nekad zemi. Tā ir mūsu pašu izdomāta sala, visu vienos brīnumos. Tur ir laumiņas un indiāņi, bet citreiz milži, kas dzīvo apburtās pilīs. Bet ar milžiem cīnās prinči. Brīnumiem nekur, nekad zemē nav ne gala, ne malas. Bet brīnumaināks par visiem brīnumiem, protams, ir. Pirms nedēļas es snaudu te istabā, kad pēkšņi sajūtu caurvēju, it kā logs būtu vaļā. Es paskatījos apkārt un ieraudzīju zēnu istabā. Ieskrēju Nena un metās zēnam virsū. Zēns uzlaicis palodzes. Nena nepaspēja viņu saķert. Zēns aizlidoja, bet Nena noķēra viņa ēnu. Es to sarulēju un paslēpu lādē. Man liekas, ka viņš atgriezīsies, lai dabūtu savu ēnu. Nena, es neiešu, klāji! Es neiešu! Pulkstens vēl nav 6! Vēl 2 minūtes! Nena! Vendī, Džon, bērnīts! Mēs uzsanam mugu. Mēs spēlējam mammu un tēti. Es palūgtu mazliet klusāk. Bet tagad izliksimies, ka mums ir bērniņš. Esmu priecīgs. Man ir liels prieks jums paziņot, Dārliņa kundze, ka jūs tagad esat māte. Tu aizmirsti pateikt pašu svarīgāko. Ko tad? Tu nepajautāji zēns vai meitene. Es esmu tik priecīgi par bērniņu, un man vienalga, kas tas ir. Tur jau tā atšķirības ar džentelmeņiem un lēdijām. Tagad saki man. Es esmu laimīga darīt jums zinām, Dārliņa kungs, ka jūs tagad esat tēvs. Zēns vai meitene? Meitene. Ak, vai. Tur iebīkojas. Turpini. Es esmu laimīga darīt jums zinām, Dārliņa kungs, ka jūs atkal esat tēvs. Zēns vai meitene? Zēns. Jā! Mami, tas ir nauda no viņa puses. Zēns, bet kas ir? Ak, te tu esi, Meri. Čārš, dārgais, kas notic? Šī kaklasaita tā nesienas. Vienkārši nesienas un nesienas. Meri, ja man šī kaklasaita nebūs ap kaklu, tad mēs nevarēsim iet uz viesībām. Un ja es nebūšu tajās viesībās, es nevarēšu ne kājas par kantorī. Un ja es nevarēšu ne kājas par kantorī, mēs cietīsim badu un mūsu bērnus uz ielas izliks. Tas viss vienas kaklasaitas dēļ. Čārš, dārgais, ļauj man pamēģināt. Bet bērni tagad gan gultiņās.
Droši naktī, mīļumiņ. Ai, māmiņ, es ceru, ka es tev nepamodināju. Viņi ir tik mīļi, vai ne, Džordž? Jā, viņus vajadzētu ielikt bankā un glabāt, jo viņi ir vērtīgāki par visu pasaules naudu kopā. Dosimies? Dodamies. Ar labu naktī. Meri, tu paskaties! Visas bikses vienā spalvās! Es notīrīšu. Meri, man dažreiz liekas, ka tā ir kļūda turēt suni par aukli. Džordž, nenerīs dārgums. Tad nevar aulu. Samīļo viņu. Samīļo viņu. Man jau neviens nevar samīļot. Es jau esmu tikai apgādnieks un naudas gādātājs. Samīļo viņu. Džordž, netik skaļi tevi sadzirdēs kaimiņi. Lai dzird, lai visa pasaule dzird, es vairāk necietīšu, ka te suns valda manā bērnistabā. Džordž! Džordž! Džordž, nejauprieties! Esiet drosmīgi, mīļie tētiņi, dusmas drīz pāries. Kā es vēlētos, kaut man šovakar nebūtu jādodas uz viesībām. Ar labu naktī. Skārblīt, kur tu esi? Ei, vai atrad, kur viņi nobāzuši man ēnu? Tā laikam ir šajā lielajā kastē. Tik liels kastes nevar attaisīt. Puisi, kāpēc tu esi tik bēdīgs? Kā tevi sauc? Veidija Maira Anģela Dārliņa. Un tevi? Pīters Pens. Kur tu dzīvo? Otrais toši pa labi, un tad taisnē līdz pašam rītam. Un tas ir, cik dīvaina adrese. Nav viss. Un tā viņa rakstīja uz vēstulēm? Es nesaņemu nekādas vēstules. Bet tavu māmiņu taču saņem vēstules. Man nav nekādas māmiņas. Tev nav mātes? Nav un nevajag. Kāds no tāds mātes labums? Pīter, nav brīnums, ka tu biji tik bēdīgs. Es nebiju bēdīgs par to. Es biju bēdīgs tāpēc, ka man ēna vairs netur pie manis klāt. Turklāt es nemaz nebiju bēdīgs. Tava ēna vairs neturas klāt? Cik šausmīgi. Tā ir jāpriešuj. Es tev to priešošu. Varbūt tas mazliet sāpēs. Nieks, es nekad neraudu. Ir. Lieliski! Brīnišķīgi! Mēs atkal esam kopā! Es un mana ēna! Veidī, skaties! Skaties! Cik es esmu brīnišķīgs! Es nu gan esmu varans zēns! Tu esi iedomīgs. Protams, es neko neizdarīju. Vendi, es nevaru nepriecāties, kad esmu ar sevi apmierināts. Vendi, zini, viena meitene ir vairāk vērta par 20 puikām. Vai tu tiešām tā domā, Pīter? Jā, es tā domāju. Tas ir tik mīļi no tevis. Vai gribi? Es tev iedošu pučiņu. Dod tik šurp! Vai nezinu, kas ir pučiņa? Kad tu man iedos, tad es zināšu.
cik skaists. Bet tagad man jādod bučiņu tev? Ja tu tā vēlies. Es vienmēr valkāšu tavu bučiņu ķēdīti ap kaklu. Pīter, cik tev ir gadu? Es nezinu. Es aizbēgu jau tajā pašā dienā, kad piedzima. Aizbēgi? Kāpēc? Tāpēc, ka es dzirdēju, ka man māte ar tēvu runā. Kas es būšu, kad izaugšu liels? Bet es negribu izaugt liels. Es vienmēr gribu palikt mazs zēns un priecāties. Tāpēc es aizbēgu un ilgu laiku dzīvoju kopā ar laumiņām. Ar laumiņām? Tu pazīsti laumiņas, Pīter? Cik brīnišķīgi! Jā, lai gan tagad ir palicis ļoti maz laumiņu. Redz, Vendi, kad pats pirmais bērniņš pašu pirmo reizi iesmējās, viss smieklis sašķīja 1000 sīkos gabaliņos. Gabaliņi izprāga uz visām pusēm, un tā radās laumiņas. Un tagad, kad piedzims kāds jauns bērniņš, viņa pirmie smiekli pārvērš par laumiņu. Tāpēc katram zēnam vai meitenei vajadzētu būt savai laumiņai. Vajadzētu būt? Vai tu tā nav? Ak, nē. Tagad bērni vairs netic laumiņām. Laumiņas nevar dzīvot, ja viņām netic. Tāpēc, kad katrs bērns saka, es gan neticu tādām blēņām kā laumiņas, kāda laumiņa nokrīt beigta. Šausmīgi. Nav pat dzirdes. Es nesaprotu, kur palikusi Skārglīt? Skārglīt! Skārglīt! Kur tu esi? Pīter, tu taču negribi teikt, ka šajā istabā ir īsta laumiņa? Ieklausies uzmanīgi, Vendi. Vai tu neko nedzirdi? Es dzirdu, it kā sīku mazu zvainiņu. Man liekas, ka tas skan lādē. Vendi, es laikam esmu iesprostojusi tajā lādē. Nopaga laumiņu, līdz laiši viņu laukā. Stulbais ezels! Viņi nav diezko pieklājīgi. Piedod, bet kādams varēja zināt, ka tu esi tajā lādē. Ak, cik viņa ir skaista. Skārglīt, šī meitene vēlas, lai būtu viņas laumiņa. Šitā lielā un neglītā skuķa, es negribu būt viņas laumiņa. Es gribu būt tā. Skārglīt, tu zini, ka nevar būt man laumiņa, jo es esmu puika, bet tu esi meitene. Stulbais ezels! Pīter, kur tu tagad dzīvo? Nekur nekad zemē, ar pazaudētajiem puikām. Ar puikām? Kas viņi ir? Tie ir zēks izkrituši no ratiņiem, kad viņu augstu skatījušās citu pusi. Es esmu viņa kapteinis. Bet kāpēc tur nav nevienas meitenes? Tāpēc, ka meitene pietiek prāt nešķi no rastiņiem. Tāpēc mums tur diezgan vientuļi. Mums trūkst sieviešu sabiedrības. Tas ir mīļi, tu tādu runā par meitenēm. Pīter, kāpēc tu nāc pie mūsu istabas loga? Vai tu to dari manis dēļ? Protams, ne. Es nāku klausīties pasakas, ko tev māte jums stāsta mums gulētiešanas. Redzi, es nezinu nevienu pasaku, un pazaudētie puikas arī ne. Tāpēc mums tur ir diezgan vientuļi. Šausmīgi. Pīter, bet es zinu daudz pasakas. Es tās varētu pastāstīt puikām. Tad lido man līdzi. Lidosim kopā. Lidosim? Tu māki lidot, Pīter? Es gribu, lai tu nāc man līdzi un sāc mums pasakas. Tu mums būs kaut kas tāds kā māmiņa. Es nevaru, Pīter. Padomā par manu māmiņu. Un es nemaz nemāku lidot. Es tev iemācīšu. Tas nav grūti. Cik tas būtu brīnišķīgi. Tas būs svareni. Mēs aizdosim uz nekur nekadzēm, kur dzīvo laumiņas. Un vēl tur ir nārs ar garām astēm un indiāņi. Un tu mums stāstīs pasakas un lapīs mūsu zeķis. Un mēs visi tev klausīsim. Ap kas tā būs par lielisku dzīvi. Ai, jā, tas ir šausmīgi, varvīgi. Vai tu varam Maiklam to arī iemācīs lidot? Ja tu tā vēlies. Tur Maikl, mostieties. Te ir Pīters bērns, kurš iemācīs mums lidot. Mostieties. Jā, tam ir jāceļ augšā. Pīter, tu māki lidot? Jā, un iemācīšu jums arī. Nāci. Kādi ir taukši? Tagad, kad domājat gaiši un jaukas. domas. Un vēl vajadzīgi lomiņu burti putekļi. Skārglīt!
Skārdulīt! Skārdulīt! Tagad nevar nesanākt. Tikai kursniet plecs un aiziet. Un neaizmirstiet par gaišām jākajām domām. Nav neviena briesmīgāka pirāta kā Džespers Āķis. Ko mēs tagad darīsim? Kāds viņš ir? Tik liels? Ne tik liels kā agrāk, kā tā. Es viņam nocieku vienu gabalu nost. Kādu tu? Jā. Gabalu tad tu viņam nocirti. Kreiso roku. Tad jau viņš vairs nevar kauties. Viņš tev gan nevarēs. Tagad viņam rokas vietā ir tērauda āķis, un ar to viņš tiksē. Bet tagad, puiši, klausieties! Klausos, kungs! Katram manā dienas tā kaut kas jāapsolt, un tas attiec arī uz jums. Klausos, kungs! Ja mēs saskarsimies ar āķi atklātā kaujā, atstāt viņu man. Klausos, kungs! Paši viņu neaiztieciet. Klausos, kungs! Mēs apsolām.
teici? Vairāk par visu pasaulē gribētais notvērt pazaudēto puiku kapteini Pīteru Penu. Tas bija viņš, kurš nocirta manu roku. Es tik ilgi gaidīju viņu, lai pateksētu ar šo te, es viņu patvarināšu. Jā, jūs bieži sakāt, ka jūs aiks ir 10 roku vērts. Ar to var saķermēt matus un paveikt daudz citu mājas darbu. Svīt! Pēc iesviet manu roku, krokodilam rīklē! Kapteini, es bieži esmu pamanījis, ka jums tāds dīvains bailes no krokodiliem. Ne jau no krokodiliem, bet no šī viena krokodila. Viņam mana roka tā garšoja, ka viņš kopš tā laika man visur seko. Gan jūrā, gan sauzemē. Savā ziņā tas ir kompliments. Man nav vajadzīgs šādi komplimenti, man vajag Pīteru Penu, kurš ļāva tam lopam man novēršot. Bet reiz tas krokodils norīja pulksteni, un kopš tiem laikiem pulkstenis viņam vēdrā taisa. Tik, 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 tik. Un es dzirdu viņu jau pakalpalu un laižos prom. Te bijuši pirāti. Dabūsim dažus skalpus. Ko sakāt? Skalps!
vienmēr bijis bail no pirātiem, ka te nav Pītera, kurš varētu mūs aizsargāt. Man ne no kā nav bail. Man nav no pirātiem bail. Bet es gribētu, lai Pīters atgrieztos un pastāstītu mums, vai ir vēl ko dzirdējis par pelnu šķītu. Man šausmīgi patīk pelnu šķīta. Tā kā es neko nezinu par savu māti, man patīk domāt, ka viņa bija līdzīga pelnu šķītei. Vienīgais, ko es atceros par savu māti, ka viņa bieži tēvam teica, ak, kā es vēlētos, kaut man būtu pašai sava čeku grāmatiņa. Tā kā es nezinu, kas ir čeku grāmatiņa, es vēlētos tādu uzdāvināt savai māmiņai. Mana māte man mīlēja vairāk, nekā jūs māc mīlēt jūs. Tā nav! Jā gan, jūs vārds vajadzēja Pīteram izdomāt, bet manu vārdu bija uzrakstījis uz autiņiem, kuros pazud drusciņi izlikmets. Tāds ir mans vārds. Tātad man mīlēt visvairāk. Skatieties, šeit kādā liels, balts, skaists putis. Re, ar viņu kopā ar Skārdulīti. Skārdulīti cenšas viņam iekniept. Ej, Skārdulīt! Pīters grib, lai es nošautu Vendiju. Ko? Nē, darīsim, kā Pīters vēlās. Aiziet, šaujiet tā. Paim malā. Es to nošaušu. Aiziet, tu. Pīters būs ļoti priecīgs. Ļoti. Smieties par mani, tāpēc arī man nekas nesunāk. Nesteidziniet man. Tas viss jūsu dēļ, jūs man steidzini pārāk galvu. Vendiju. Pīters būs ar mani apmierināts. Stulbais ēzels! Kāpēc tu tā saki? Tas nemaz nav putns. Man liekas, ka tā ir meitene. Un tu ir viņu nogalinājis! Tagad es saprotu. Pīters veda viņu pie mums. Jā, meiteni, lai viņa par mums rūpētos! Ak, tu! Es to izdarīju. Savā mūžā es meiteni esmu redzējis tikai sapņos. Un es viņai teicu, mīļo māmiņu. Bet, kad viņa atnāca, es viņu nošāvu. Pīters gan tagad būs ļoti dusmīgs. Draugi, ar Dievu! Man ir bail no Pītera. Sveiki, zēni! Sveiki, zēni! Kāpēc jūs nepriecājaties? Es esmu atgriezies. Man ir liels jaunumi. Es beidzot esmu atrādis mums visiem māmiņu. Viņa lido uz šo pusi. Vai jūs viņu nemanījāt? Pīter, ak, cik skumja diena. Pīter, es tev viņu parādīšu. Lai Pīters var redzēt! Vendija, ar bultu sirdī! Vendija ir mirusi. Man likās, ka mirs tikai
tikai puķes. Kam pieder šī bulta? Man, Pīter! Ak, nelietīgā roka! Tur, Pīter! Tur tieši sirdī! Es nevaru, kaut kas aptur manu roku. Tā ir viņa, tā meitene Vendija! Tad jau viņa ir dzīva. Meitene Vendija ir dzīva! Bulta ir ieradusies te. Tā ir izglābs viņai dzīvību. Tā ir bučiņa, ko es viņai iedevu. Vendi, virsļojies ātrāk, lai mēs varam apstīties kādu nāriņu. Viņš šausmīgi vēlas redzēt kādu nāriņu. Tā bija viņa, kura mums teica, ka tu gribi, lai mēs nošaujam Vendiju. Viņa tā teica? Tad klausies, Kārli, es vairs tev negribu ne acīs redzēt. Taisies, ka tiec, un tas ir uz visiem laikiem. Bet, Pīter! Nu labi, ne uz visiem laikiem, bet uz veselu nedēļu. Tā, ko mēs tagad darīsim ar Vendiju? Nonesīsi viņu mūsu mājā. Jā, tieši tā rīkojas paģībušām meitenēm. Nē, jūs nedrīkstat viņu aiztikt. Tas būtu nepieklājīgi. Tieši to es gribēju teikt. Bet, ja viņa paliks te, viņa nomirs. Jā, viņa nomirs. Žēl gan, bet neko nevar darīt. Var gan darīt. Uzcelsim viņai apkārt namiņa. Hai, atstājiet visu manā ziņā. Tu uz mežu pēc žagriem, sprodziņ viņam pakaļ pēc sunām. Kundziņ, atnes labākās mēbeles, kas mūsu mājā. Drusiņ liec, lai laumiņas atsar pīrādziņas. Beidzīgi, pēc vienmēr mēs jādara vienam pašam. Pīter, kur ir Vendija? Viņa guļ. Marš pie darba sargu. Meitene Vendija, mēs tev uzcēlām šo naviņu. Saki, ka tev patīk. Cik brīnišķīgs naviņš. Un mēs ar tev bērni. Meitene Vendija, esi mūsu māmiņa! Meitene Vendija, esi mūsu māmiņa! Ak, es nezinu. Tas, protams, ir šausmīgi vilinoši. Bet, redzat, es esmu tikai maza meitene. Man nav īstas pieredzes. Tas nekas. Mums pietiks, ja tu būsi mums māmiņa pa jokam. Ak, dārgie, man liekas, ka to es varēšu. Varēs. Mēs to reiz redzējām. Es darīšu visu, kas manos spēkos.
puķe ložņai pa mūsu kuģi. Ko? Pa manu kuģi? Viss man tas atļaujas! Neviens nedrīkst! Sodīt! Sodīt! Jā! Jūs viņu sagulstīsiet, nolaupīsiet un sasiesiet sev! Tad ar laivu aizvedīsiet uz lagūnu pie nāriņām. Tur jūs viņu atstāsiet uz vientuļās klints. Tad, kad nāks paisums, viņa noslīgs! Noslīgs! Tieši tā! Jā! Liek pakaļ viņai! Aiziet! Kad viņu kapteinis aizsūtīja prom un atstāja jūrniekus uz klints. Jūs atstāju šis mazās klints? Kad uznāk paisums, šo klinti apludina ūdens, un tad jūrnieks noslīkst. Tas ir šausmīgi. Uz pirāti! Uz leju! Pārgrieziet saites, vai reiz jūs patiksēšu ar savu āķi? Labāk paklausīt kapteiņu pavēli. Taču ātrāk! Ahoj! Tas ir kapteinis, kapteini. Kapteini, vai viss kārtībā? Viņš nopūšas. Viņš atkal nopūšas. Man jau trešo reizi nopūšas. Kas noticis, kapteini? Spēle ir zaudēta! Tie puikas ir dabūjuši māti! Ak, ļaunā diena! Kas ir māte?
Smēķis! Tu nezini, kas ir māte. Māte ir, piemēram, putnēniem. Ja līgzdu iekritīs ūdenī, tad māte nepametīs savas olas. Ja viņa ir māte, tad viņa varbūt ir ieradusies pasargāt Pīteru. Nu, tieši no tā jau es baidos. Tu jau māte stiprāka par visļaunāko pirātu. Ko mēs te darīsim? Kapteini, vai mēs nevarētu viņam to māti nolaupīt, lai viņa ir mūsu māte? Piks un Zēvelteņi pērkot saspirjot! Tas ir lielisks plāns! Nolaupīsim bērnus, liksim viņiem iet pa dēli, un tad tā meitene būs mūsu māte! Jā! Ko sakāt, Raņķē? Tā ir mana roka! Man arī ir mans āķis! Zvēre! Zvēram! Nolaupīt Venti un noslīdzināt puikas! Nekas nav vienkārši! Jā! Pilnīgi piemērs! Kur tā indiāņu skuķe? Mēs palaidām viņu vaļā. Kā jūs Palaidāt vaļā! Palaidāt vaļā! Kāda jūs taču saucat pāri ūdenim, lai mēs viņu laižam vaļā? Piks un Zēvel, veči, tā ir kaut kāda krāpšana. Es šādu pavēlu neesmu devis. Tas ir tik savādi. Hei, gars, kas šplokojās šajā lagūnā, vai tu mani dzirdi? Piks un Zēvel, 9 pērkons asparjots, es tevi dzirdu. Kas tu esi svešnieks? Runā! Es esmu Džespers Āķis. Jātrā Rodžera kapteinis. Nē, kas tu mēs, tu melo. Ja tu esi vārds, tad kas esmu es? Veca plekste, tikai veca plekste. Vai visu šo laiku mums ir vadījusi veca plekste? Vai tev ir arī kāds cits vārds? Ir gan. Dzīvnieks? Nē. Dārzenis? Nē. Vīrietis? Nē. Puika? Jā. Parasti puika? Nē. Brīnišķīgs puika? Jā. Vai tu esi kaut pat? Jā. Smīt, pamēs viņam kaut ko! Es neko nevaru izdomāt, kapteini. Kā nē, priekš kam tad tev šitais ir? Vai padodaties? Jā. Vai jūs visi? Vai jūs visi padodaties? Jā! Tad klausieties un brīnieties! Es esmu Pīters! Noķeriet viņus kārtīgi! Klausies! Un es jau gāju! Mēs pietiks zemē no Es jau 20. reizi atkārtoju, ka pie galda jāuzlic klusāk. Vai tava krūze ir tukša drusciņa? Vēl pavisam tukša nav. Paldies! Māmiņ, viņš pat vēl nav sācis dzert!
vecmeitām ir apskaužama dzīve. Kas ir vecmeita? Ai, dzersim tēju. Lielais baltais tēvs priecājas redzēt drošsirdīgo cilti, kas sargā viņu vigvamu no pirātiem. Lielais baltais tēvs mani glāba no pirātiem. Tagad man ļoti liels draugs ar Pīteru. Mums jau viss neļaus pirātiem viņu aiztikt. Tagad mums viņu sargāt. Tīgerlilija ir runājusi. Lielā milz mazpantēļa ir runājis. Ļoti labi. Lielais baltais tēvs ir runājis. Esmu mājās! Pīter! 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 Tagad pasacīju. Solīgi. Nu labi. Nu tā. Reiz dzīvoja kāds kungs un kundze. Viņi bija precējušies. Vīrieti sauc par Dārlingu kungu, sievieti par Dārlingu kundzi. Viņiem bija 3 bērni. Un šiem 3 bērniem bija mīļa auklīte vārdā Nena. Bet Dārlingu kungs sadusmojās uz Nenu un pieķēdēja viņu pagalmā pie būtas. Un tā nu visi 3 bērni aizlidoja projām. Viņi aizlidoja projām uz nekur nekad zemi, kur dzīvo pazaudētie puikas. Vendi! Vai vienu no pazaudētajiem puikām nesauca par Tutu? Jā, sauca gan. Es esmu iekšā pasakā! Kundzi, es esmu iekšā pasakā! Bet tagad es vēlos, lai jūs iztēlojaties, kā jūtas nelaimīgie vecāki, kad visi viņu bērni ir aizlidojuši. Padomājiet par tām tukšajām gultiņām. Tad jau tas būs stāsts ar bēdīgām beigām. Nē, zēni, jo bērni zināja, ka māmiņa vienmēr atstāja vaļā logu, lai viņi varētu atgriezties. Tāpēc viņi ilgus gadus dzīvoja nekur nekad zemē un jauki pavadīja laiku. Vai viņi kādreiz atgriezās atpakaļ? Jā, reiz viņi atkal atgriezās un ielidoja pa logu istabā pēc saviem mīlošiem vecākiem un dzīvoja laimīgi līdz mūža galam. Oi! Pīter, kas tev kaiš? Vai viņi tev kas sāp? Tās no tāda veida sāpes, Vendi. Tu kļūdies attiecībā uz mātēm. Mātes nemaz nav tādas. Ļoti sen atpakaļ es arī domāju tāpat kā tu. Mātes neatstāja logus vaļā. Es to ļoti labi zinu. Es arī domāju tāpat kā tu par to logu. Tāpēc aizlidoju no mājām un paliku prom ilgu laiku. Es arī domāju, ka vienmēr atgriezīšos atpakaļ. Un, kad es atgriezos, logs bija ciet. Mana māte bija par mani aizmirsusi. Manā gultiņā jau gulēja cits mazs zēns. Vendi, dosimies mājās! Vai tu esi pārliecināts, ka mātes ir tādas? Jā. Džon, Maiku! Vendi, tu taču mūs nepametīsi, vai ne? Man tas ir jādara. Taču ne šovakar. Tūlīt pat. Varbūt māmiņa tur raud un bēdājas. Pīter, kā tā, lai mēs nonākam mājās? Ja tu tā gribi, Skārdulīt tev pavadīs pāri jūrai, lai neapmaldītos. Skārdulīt! Mēs tev neļausim doties prom. Ak, dārgie, man tiešām no sirds patīk būt par māmiņu tik daudz bērniem kā jūs. Vai zinat, man dārgie, ja jūs visi dotos man līdzi, es esmu gandrīz pārliecināta, ka mana māmiņa un tēvs jūs pieņems par saviem bērniem. Bet viņi nedomās, ka mums būs mazliet par daudz? Ai, nē! Viņam vajadzētu ielikt tikai dažas gultiņas vēl bērnistabā. Pīter, vai mēs varam doties viņai līdzi? Ejam! Jā!
nenāks mums līdzi. Ko? Kāpēc, Pīter? Es vēlos vienmēr palikt maz zemes un priecāties. Un ja jūs atradīsiet savus mācas, es ceru, ka viņš jums patiks. Un tagad taisies, ka tiek, lai nebūtu nekāda pīgora un pīkšķiešanas. Skārtlīt, vai tu esi gatava? Protams, krāsa. Es nevarētu sagaidīt, ka viņi būs prom. Pīter, tu taču atcerēsies pārvilkt savus drēbes, ja tev gadīsies samirt, vai ne? Labi. Un nebūs tavas sāls. Tas taču ir tikai ūdens. Nu, tas ir pa jokam. Tu taču teici, ka pa jokam ir tas pats, kas pa īstam. Labi. Es neaizmirsīšu izdzert savas sāls. Ar Dievu, Pīter. Ar Dievu, Bendi. Ar Dievu, zēnu. Stop,
ir tas brīdis, kad bērni guļ savās gultiņās. Viņiem mutes ir nosmērētas brūnas ar šokolādi, ko pirms miega tiem iedevuši māmiņa un tētis. Pēc šiem bērniem uz šī kuģa būs pavisam citādāk. Tā, vai gulstēties atģēdēti? Viss ķēdēs, kapteini. Redzēt tik laukā, būs kādreiz priecā. Kustieties, tā krākšu! Nu tā, draudzeņe, divas no jums es ņemšu pāris ar kuģa puikām šeit, bet pārējie ies pa dēli, plunkš, plunkš, plunkš un noslīst. Taču, kurš no jums grib kalpot un dienēt uzvaramā un neuzvaramā pirātu kuģa? Piedrēs Rodžers! Redzat, kungs, man liekas, ka manai mātei nepatīk, ja es kļūtu par pirātu. Vai tev māte gribētu, lai tu būtu pirāts drusciņ? Nedomāju visu. Rodziņ, vai tev māte gribētu? Pārtraucies bļāpas! Atvediet viņu māti, lai redz, kā viņas bērniņi mirst. Nu tā, skaista lieta. Tev būs jāskatās, kā tavi mīļie bērniņi iet pa dēli un lejā. Vai viņiem būs jāmirst? Protams! Paklausīsimies mātes pēdējos vārdus saviem dārgumiņiem. Man dārgie, es teikšu jums to, ko teikt jūs īstās mātes, ja viņi būs šeit. Mēs ceram, ka mūsu dēli mirs kā īsti varoņi. Es darīšu tā, kā cer mana māte. Tu, sprodziņ? Es tāpat. Manai mātei nebūs mani jāvīz. Džon! Pārtrauc šīs blēnas! Piesējiet viņu pie mastas, sagatavojiet dēli! Veicīgi, veicīgi! Dievs, tu puķi! Redziet, nav nekas smieklīgs. Redzat, cik tur ceļš? Cik augstu pat... Krokodils! Nu labiek pat nālīšu! Viņš ir prom, kapteini. Nav dzirdama neskaņa. Ko jūs smējat, mazie blēkšķi, un vairs nesmaidīsiet? Debesīnā! Atnes man vislabāko! Rumapārcēju! Šis ir jānosvē! Kur tā palaid nīri? Ka viņu visvairāk vajag viņu uzūd! Sārkī! Atnes man rumu! Klausas, kapteini. Nu tā mazliet. Es domāju, ka šis ir kaut kas parasts. Kas tas bija? Smītai apskaties. Varbūt ej apskaties.
Edvardu. Vai nebūtu labāk, ja mēs viņu paturētu par tavu māmiņu? Nē, Mazvēliņš, man viņu sagribējies! Tā ir, ko tā liek. No tev nekas vairs neglābs skaistulību. Glābs gan! Kas tas bija? Slavnais sagribējs Pīters Pens! Zēni, rābiet ciet pirātu! Ķeriet pirātu! Man liekas, ka es te kādreiz jau esmu bijis. Viņš ir tavs mājas duņķis. Tur ir tava gultiņa, Maikl. Es jau gandrīz biju aizmirsis. Tā ir viņa. Kas ir tā kundze? Tā ir māmiņa. Vendi, tad jau tu nemaz nebija mūsu īstā māmiņa. Torgija, tu tiešām īsti laiks atgriezties mājās. Pārsteigsim viņu. Nē, nevajag viņu tik pēkšņi satraukt. Apklausimies gultiņās, un tad, kad viņi pamodīsies, būs tā, ka mēs nekad nebūtu bijuši prom. Jā, lieliski! Es viņus sapņos tik bieži redzu guļam savās gultiņās, ka liekas viņus tur redzu arī, kad esmu nomodā. Es vairs neskatīšos. Viņi maigi
Kāds sudrabainās balsnīgs man sauc tik bieži. Mani mazie bērni. Māmiņ, tā ir Vendija. Māmiņ, Tagad tas ir Džons māmiņ! un Maikls. Viņi man sauc, bet viņi nekad nenāk. Viņi nekad nenāk. Māmiņ! Kur jūs bijāt? Mēs bijām, mamma, mēs bijām nekur nekāds ne. Tur ir mamma glābis, vakar ir indiāņi. Mamma, tēti, tie ir pasaudētie puikas no nekur nekādzemes. Vai viņi var dzīvot kopā ar mums? Vendijas māt, Vendijas tēt, vai jūs pieņemsiet mūs par saviem bērniem? Lūdzu! Nu, protams, ka pieņemsi. Tad jau mīļajai un labajai nenai būs jāierīko vēl dažas gultiņas bērnistabā. Ejam! Kā tev gāja? Mamma precēja laumiņu. Īstu. Tā ir šīna. Tu biji indiāni. Sveika, Vendija! Pīter! Vai tu esi Pīters Pens? Es arī tevi varētu pieņemt tāpat kā pārējos bērnus. Vai man būs jāiet skolā? Nu jā, Un tad uz darbu kantorī? tu droši vien. Vai es drīz būšu pieaudzis vīrs? Pavisam drīz. Bet es negribu iet skolā un mācīties nopietnas lietas. Nē, Vendijas māte, es netaisos, ka mani noķer un pateiks par pieaugušu cilvēku. Es vienmēr gribu palikt maz zēns un priecāties. Bet Pīter, tev būs diezgan vientuļi vakaros. Man būs skārdulība. Bet Pīteris ļaušu Vendijai reizi gadā tev apciemot, lai veiktu lielo pavasara tīrīšanu. Mamma, paldies! Pīter, tu taču man neaizmirsīs. Pienāks pavasara tīrīšana, vai ne? Es tevi atcerēšos! Mamma, vai drīz pienāks pavasars? Ļoti drīz pāris nedēļas. Sveika, Vendija! Sveiks, Pīter. Un kur ir Džons? Džons vairs te nedzīvo. Un ko dar Maikls? Aizmidzis vai? Tas nav Maikls. Eju, tur ir kāds jauniņais. Jā, Sēns vai meitene? meitene. Pīter, vai tu atlidoji, lai vestu mani līdzi? Protams, tu nezini, ka tagad ir pavasars. Tu aizmirsti lielo pavasaru tīrīšanu. Pīter, ir pagājuši tik daudz. Neko. Pīter, es nevaru. Es vairs neprotu lidot. Kāpēc ne? Es tūlīt iedegšu gaismu, un tu visu saprati. Nē, nevajag! Vendi, kas ar tevi ir noticis? Es esmu izaugs liela, Pīter. Nē, tas nevar būt! Tur neko nevar darīt. Tagad es esmu pieaudzis cilvēks. Nē, nav tiesa! Tu taču man solīji, ka nekad neizaugšu liela! Un mazā meitenīte kultiņā ir
Džeina. Nē, nav bijis. Puisīt, kāpēc tu raudi? Es nemaz neraudu. Man sauc Pīters Pens. Bet mani Džeina, es tevi pazīstu. Mana māmiņa ir tik daudz stāstījusi par tevi un par kapteiņu Āķi, Nāriņām, Indiāņiem, Laumiņām un par Skārli. Es zinu šo stāstus no galvas. Cik es esmu brīnišķīgs. Vai tu zini pasakas? Es zinu daudz pasaku. Tad lido man līdzi. Māmiņ, vai es drīkstu? Ak, Džeina, man būs tik nemierīgs sirds. Kas gan viss var notikt, nekur nekad samē. Bet, māmiņ, Pīters nekādi nevar iztikt bez lielās pavasara tīrīšanas. Nu, labi, bet tikai uz nedēļu. Džeina būs mana māmiņa.